Prieks jūs visus redzēt. Man ir jautājums. Ko tu mīli visvairāk savā dzīvē? Ko tu mīli visvairāk? Savu sievu, Formula 1, jā, šodien jāskatās. Atkal? Jā. Nē, bet tas 10. vakarā tas tikai. Savus bērnus, savu dzimteni, jā, rītdien mums ir neatkarības pasludināšanas diena, jā. Savu pilsētu, zīves, kas lido, jā. Ko tu mīli visvairāk savā dzīvē? Sevi? Ļoti plašs temats šodien. Es uzliku laiku, es ceru, ka es iekļaušos. Protams, ka es nepateikšu visu, ko varēju pateikt par šo tematu. Vēl te varētu veselu sēriju taisīt par to. Es mēģināšu pieskarties galvenajiem punktiem. Es gribu sludināt no Marka evaņģēlija, 12. nodaļas, 28. pants. Marka evaņģēlis 12. nodaļa, 28. pants līdz 34. Slavena vieta. Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam vaicāja, kurš ir augstākais bauslis par visiem? Un Jēzus atbildēja, augstākais ir klausies Izraēla, tas kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prāta, no visas savu spēka. Otrs ir šis, tev būs mīlēt savu tuvāko, kas sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav. Un rakstu mācītājs viņam sacīja, gan labi mācītāji, tas ir tiesa, ko tu sacīsi. Viens vienīgs Dievs ir, un cita nav kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds, un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visas spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tas ir vairāk nekā visi dedzināmie upuri un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis uz to sacīja, tu neesi tālu no debes, no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņam jautāt. Iespaidīgā rakstuvieta, slavena rakstuvieta. Jā, tātad Marka evaņģēlis. Kas ir evaņģēlis? Tā ir Jēzus Kristus biogrāfija. Ja? Tā kā tā laika Cēzaram bija 4 biogrāfijas iznāca. Tajā pašā laikā, un arī Jēzum iznāca 4 biogrāfijas. Tas ir šis evaņģēlijs. Un viens no šīm biogrāfijām ir Marka evaņģēlijs. Tā ir labā vēsts, ka Mesija, ko jūdi gaidīja, ir atnācis. Un kā viņš atklājās? Jēzus staigā, viņš atklājās, ka Kristus ir Dievs. Ja, viņš parādīja to, ko nevar izdarīt cilvēks. Ja. Viņš izdzina ļaunos garus. Viņš pārēdina 1000 cilvēku. Ja. Kaut kāds vienkārši prātam neatveram lieta. Es klausījos interviju ar vienu, kā to sauc, magician, triku meistaru, iluzionistu. Un viņš teica, ja paskamies tos brīnumus, ko Kristus darīs, to nevar imitēt, to nevar izdarīt. 1000 cilvēku pabarot. Tas ir kaut kas iespaidīgs. Viņš izdzina ļaunos garus. Viņš dziedina. Viņš augšām ceļ mirušos. Ja? Un kopā pēc tam sēž ar viņiem ēd. Kristus piepilda Dieva plānu uz zemes. Viņš nāk, viņš atklājās kā Dievs. Viņš atklājās kā Dieva dēls. Ir pilnīgi skaidri redzams tas. Mums, protams, kad mēs zinām visu pilnīgi stāstu. Ja? Un Kristus tagad ir Dieva plāna pēdējā posmā. Mēs joprojām esam tajā lieldienu nedēļā. Ja? Joprojām visādi viņu mēģina pazudināt, mēģina viņu nogalināt, mēģina viņu uzķert ar kaut kādām schēmām, kādiem jautājumiem sarežģītiem. Ja, mēs atceramies, tur par nodokļiem bija, par dažādiem filozofiskiem, teoloģiskiem jautājumiem. Dažādi viņu mēģina uzķert, lai viņam varētu piesiet kaut ko tādu, ko viņi varētu apcietināt un novākt no skatuves. Ja, jo viņš nebija izdevīgs. Ja? Viņš nebija izdevīgs kā politiskais līderis, vienkārši kā līderis. Kaut kur teologi skaita kaut kur vismaz 5-6 reizes viņu mēģina šādi uzķert, ja, un es domāju, ka vairāk tas bija reizes. Un tad šī arī tā reize ir, kad šoreiz ir tas rakstu mācītājs bija klausījies šī saruna. Šoreiz bija tas daudz mierīgāk, šoreiz tas bija tāds pat kaut kādā ziņā
patiess jautājums, bet mēs redzam paralēlā vietā Mateja evaņģēlijā 22:34. Tur rakstīts tieši šī, druskiņ no cits skatu punkta rakstīts. Bet farizēji, dzirdēdami, ka viņš saduķējiem mutī aizbāzi, sapulcējās. Atceramies, pagājušajā svētdien bija runa par saduķējiem, vai to secību atcerieties, saduķēji, viņi neticēja augšām celšanai, viņi uzdeva šo jautājumu par augšām celšanos. Par šo sievieti, vai viņai būs tas vīrs tajā debesīs. Un viens no tiem bauslības mācītājiem, kārdinādams viņam jautāja un sacīja, mācītāji, kurš ir augstākais bauslis, ja? Kārdinādams, ja? Interesanti, ja? Kas tad bija tas kārdinājums, kas tad bija tas āķis, uz kura gribēja Jēzus uzķert tā? Nevar uzreiz tā ieraudzīt. Es arī nevarēju saprast, kas tas par āķi ir. Es palasīju, ko teologi par šo jautājumu runā, un ir diezgan skaidri, kas bija farizēji. Farizēji bija eksperti baušļos, ja? Viņi bija saskaitījuši, tad ir 10 baušļi, ja? Bet viņi bija saskaitījuši visus tos palīgu baušļus, paskaidrojumu baušļus, kopā aptuveni 613 baušļus. Ja? Viņi tur bija sareiķinājuši, vismaz, lai ir katrai dienai viens bauslis, ja? Ko ievērot, ko atcerēties, vēl kaut kāda papildus baušļa, ja? Un mēs atceramies, ka Marka evaņģēlijā, citos evaņģēlijos, viņi vēl izdomājuši paši savus sistēmas, savas bauslības kaut kādas sistēmas, savus noteikumus, lai izskatītos svētāk. Kā mēs zinām, arī mūsdienās reliģiskās organizācijas izdomāja paši savus visādus dīvainus reliģiskas sistēmas, noteikumus, baušļus, kas nebija no Dieva. Mēs zinām, viens no tiem bija roku mazgāšana. Ja? Ūdens bija šķīstības simbols. Ja mēs aizbraucam tagad uz to raudu mūri, ja? Iesaku tagad nebraukt uz turien. Bet, kad mēs aizbraucam kādreiz tur ekskursijā, es domāju, ka ir kristiešiem populāra vieta. Tur redzēs, ka tur ir tā vieta, kur nomazgāt rokas, ja? Ko arī Jēzum pārmet, ka viņu mācekļi nemazgā rokas. Šis arī bija izdomāts, ja? Tā nozīme bija pavisam savādāk, tas bija priesteriem domās, bet ka tagad visiem jāmazgā šīs ceremonāla roka mazgāšana. Ja arī tev rokas tīras, ir tev jāmazgā roka, jo tā tu esi šķīsts Dievu priekšā. Mēs redzam šīs lietas, ko viņi gribēja uzķert. Un, protams, ka viņi māca 613 baušļus. Kurš zina 10 baušļus? Daži zina, es redzu. Nezinu, 10 baušļus. Varētu parūt. 613 baušļi, ja? Viņiem, protams, rodās, kurš ir svarīgākais, kurš ir svarīgākais, kurš ir mazāk svarīgs, ja? Viņi paši apjūg tajā informācijas daudzumā. Un, protams, viņi grib uzķert, ka Jēzus nezina šos baušļus, ja? Ka viņš varbūt nezina, viņš ir apjūcis, kā var zināt 613 baušļus, tur tikai mācīts farizējs, eksperts, jā, var būt tajā, kas ir gājis farizēju skolā, kas ir pabeidzis iekalt tos 613 baušļus. Es varu darīt, ka viņš šitā te varēja noskaitīt, jā, nav problēmas. Tas, viņš visu varēja noskaitīt. Un Jēzus atbild, viņš nezina, ka viņu priekšā ir autors. Šo baušļu autors, viņš zina viņus, viņš viņus ir nodiktējis cilvēkiem caur svēto garu. Viņš nezina, ka pats Dievs runā ar viņu. Ja? Kristus atbild, nav problēmas. 5. Mūzu 6.4, es pats to teicu. Dievs pats to teica, 5. Mūzu 6.4. Mikrofons ir ieslēgts? Nav izslēgts, jā. Tātad no kuras raksturvietas Kristus atbild? No vecās derības, 5. Mūza 6.4. Klausies, Izraēl, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku. Ja viņš runā no 5. Mūza 6.4. Ja mēs salīdzinām to ar Marka evaņģēliju, vienīgā lieta, ko viņš pieliek klāt, ir arī no visa savu prāta. Tātad tas bija 5. Mūzes 6.4. Viņš zina to bausli. Tas ir svarīgākais bauslis, ka ir viens Dievs.
Vienīgais kungs, ja? Tajā laikā bija dažādi dievi, ja? Katrai valstī, katrai tautai savi dievi, ja? Arī mums latviešiem savi dievi, ja? Tur, es atceros, man bijušajā darba kolēģis teica, mums ir velēnu vecīts, mums ir meža māte, mums ir savi dievi, kāpēc tu saviem dieviem uzbaudzies? Mums ir savi latviešu dievi, mēs savējos pielūdzam. Tāpat tās arī bija tur, kur ebreji ienāca. Tajā zemēs bija savi dievi, un turpat bija tādi jautājumi, ka ebrejiem ir dievs, ir kalnu dievs, jo viņi vienmēr ziedo viņam kalnā. Tas ziedo viņam dedzināmos upurus kalnā. Tad viņš nav zemienes dievs, auglības dievs, tad viņš nezinās, tam mums vajag auglības dievam ziedot kaut ko, ja? Tad viņš varbūt tās nestrādā tajā zemē. Ja? Bet mēs šeit skaidri redzam, ka tas vārds, pirmais vārds ir klausies, Izraēla. Tas kungs, mūsu dievs, ir vienīgais kungs, ir tikai viens dievs uz zemes. Nav cita kunga, nav cita dieva. Ja? Alaks, tie ir meli. Būda, tas ir maldu mācība. Ja, ja tu būsi budists, tu ies taisnā ceļā uz elle. Ja tu būsi musulmanis, tu degsi ellē. Ja, tur nesagaidīs tevi jaunums, tur būs vispār šausmas. Ja. Uguns jūra tur būs. Ja, ja tu pielūksi zemes mātu un velēnu vecīti, ja, tu arī būsi ellē. Tas ir diezgan skaidri pateikts. Un te rakstīts tas vārds pirmais klausies. Tas vārds... Es nemāku senebreju valodu, tas vārds ir šema. Ja, šema. Un viņš bija īstenībā populārs dievbijiem jūriem, viņi sauca šo lūkšanu kā šema. Un tur tālāk, ja mēs lasām 5. Mūzes 6.4, tieši aiz šīs lūkšanas rakstīts, liec šo lūkšanu sev uz rokas, sev uz pieres, atceries viņu, atceries šo bausli, atceries. Un viņi skaitīja kā lūkšana no rīta un vakarā citreiz, ka lai atcerētos, lai pieminētu viņu. Ja? Es varu darēt, ka tajās kastītēs, ko ortodoksie jūdi tagad varu darēt arī iekšā kādu no šīm raksturvietām. Mēs zinām, ka bija tāds slavens dziedātājs Bobs Dilans, es nezinu, varbūt kādu vecāku cilvēku atcerās, bija viņš slavens 80. gados. Un viņš 80. gados viņš nāca pie Kristus. Un viņš uzrakstīja dziesmu tādu, you got to serve somebody. Tev jākalpo kādam. Ir divas izvēles, vai tu kalpo Dievam vai velnam. Un šī dziesma uzvarēja Grammy. Tas tāda iespaidīgi, ka tev šis jautājums ir uzdots, kam tu kalposi? Kas ir tavs Dievs? Ka mums nevar būt tā kā pa vidu. Man Dievs tavs nepatīk, es viņam nekalpošu. Es būšu tā kā pats pa sevi. Mums ir izvēle, vai mēs esam Dieva bērni vai velna bērni. Nav pa vidu tāds, es neitrālēju pats. Un Kristus ne tikai atbild šo bausli, viņš arī iet tālāk. Viņš paskaidro, kas izriet no šī baušļa. Tātad 30. pantā Marka evaņģēlijā 12.30 viņš saka, un tev būs to kungus, tātad viņš, kā viņš teica to šeit, tad tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, un šeit viņš pieliek klāt arī no visa savu prāta un no visa savu spēka, viņš uzliek uzsvarus. Tad Dievs, Jēzus Kristus piesauka savu radītāju tiesības uz visu cilvēka personu. Ja? Un es atceros, es esmu mācījis arī no šīs vietas kādas citas reizes, ar kādu gadu 10 atpakaļ. Un, kad es lasīju šo raksturvietu, man bija pirmais, redzi, cik cilvēks ir liels. Redzi, cik cilvēks ir iespaidīgs. Redzi, kādas cilvēkam ir daļas, ar ko viņam jāmīlas, ka cilvēkam ir prāts, ka cilvēkam ir sirds. Mēs arī šodien dziedājam par sirds, ka sirds ir tas viss cilvēka centrs, no kura viņam nāk tās emocijas, ka cilvēkam ir gars. Un es atceros, es aizmirsu par galveno šīs raksturvietas fokus, ka galvenais ir Dievs, ka viņam jāklaus, ka viņš ir vienīgais kungs, ja? Ka ne jau mēs esam kungi, bet Dievs ir kungs. Un viņš saka šeit, ka no visas sirds mums Dievs jāmīlas, visām emocijām tiek jāpakļaut Kristum, ja? Ka mēs piedzīvam viņu arī emocijās, ka ar visu dvēseli mēs mīlam, ja? Tad tas sinonīms vārdam gars, ar visu savu garu mēs mīlam Dievu.
Ar visu savu prātu, ar visu savu inteliģenci. Ja mums rodās kādi sarežģīti jautājumi inteliģenti prāti, kāpēc tas tā ir? Kāpēc tas ir tā? Ir ok mācīties augstskolās, kļūt par profesoram, izdibināt šos jautājumus. Vienam jautājumam, kaut vai 20 gadus vēsmu, ka mēs tādi lauku sludinātāji, kā mēs varam pēc tam izlasīt. Tāpēc tas tā ir. Tas ir ļoti palīdzoši, ka ir tādi cilvēki, kas arī prātu atdod Dievam. Ja? Un ar visu savu spēku, ar visu mūsu gribu. Mēs vēlamies mīlēt, sekot tam kungam. Ir populāri tagad, mums ir interesanti, kad, ja mēs paskatāmies draudzēm, es esmu bijis kādās 4 draudzēs, man Dievs vedis caur 4 draudzēm, tāpēc, ka es biju dzīvojis vismaz 4 vietās. Un katru reizi jāiet citā draudzē. Un tu redzi, kā kurā draudzē to Dievu mīlēšanu uztver. Es esmu bijusi ilgus gadus draudzē Īrijā, kur galvenais šī emocija, ka tu sajūti Dievu, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība, ka tu sajūti viņu. Tas ir galvenais moments. Un tur pat bieži es atceros, tu ar prātu to nevari saprast, tu viņu vari tikai sajust. Tā ir laba lieta, ka tu vari Dievu sajust. Mēs viņu sajūtam ar emocijām. Ja? Visādi liekas, rekur pazīstam kristiešiet. Nāciet, lūdzu, nāciet. Debesu valstīm tūp pienākusi. Jā, ka mēs dažādās draudzēs esam, kad citās ir šī emocija galvenais. Ja? Citā draudzē ieej, tur galvenais ir prāts, galvenais šis intelektuālais. Vai tu teoloģiski esi izlasījis? Tu jau iemācījies grieķu valodu? Nē, bet kā tu vari būt kristietis un nezinu grieķu valodu? Galvenais ir intelekts. Ieej citā draudzē, ja es esmu bijis, galvenais ir šī grība. Mēs iesim, mēs darīsim, mēs ar savu spēku iesim, mēs to darīsim. Mēs tam kungam visu savu spēku ieliksim, ja? Ka šīs visas lietas ir baigi labās, ja? Bet viņām visām jāvar, visām viņam jāmīl kungu, ja? Tiem, kas mēs esam tādi baigie intelektuāļi, tā kā es, Jefiņi, ka patīk lasīt grāmatas, kam grāmatas pietrūks grāmatplauks, kur likt, ja? Starp citu, mums laba lieta, ja? Mums sākās draudzē biblioteka, ja? Ka mēs nopirkam kāds 25 grāmatas, dažās interesantas, kam ir interesē tieši šī prāta lieta, ja, ir tur mums dažādas teoloģijas par laulību, vēl kaut kas, kad bukletiņi. Izrādās tas izdevniecības Titam 2 vadītājs ir no Kuldīgas, ja? Un es viņu sazvanījos un tāds labs sakars viņu izveidojās. Es kaut kādu stundu ar viņu runāju telefonu. Jūs redzat, ka es esmu tas, kas mīlē prātu, man svarīgi tas prāts, ja, tas grāmatas, ja. Bet tas nav, mums jābūt šiem visiem, un arī draudzēm mums jābūt visiem. Un es iedrošinu tevi mīlēt to kungu no visas savas sirds, no visas savas spēka, no visam emocijām. Pakļaut viņam visu. Un Kristus turpina šo atbildi. Ja? Viņš iet to ekstra kilometru kopā. Viņš turpina, viņš paskatās tālāk. Viņš runā no Mūzes 3. Viņš runā no Mūzes 3, 19, 18. Tev nebūs atriepties, nec nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko un mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Viņš runā no 3. Mūzes, viņš zina tos baušļus, viņš paskaidro, viņš zina, kur visa bauslība ir saņemta kopā, viņš zina šos baušļus. Nav cita lielāka baušļa. Ik pa laikam pienāk tādi brīži, ka evaņģēliskajās draudzēs sāk runāt, tur tā vecā derība, tur tās grāmatas, viss tur. Svarīgi ir tā jaunā derība. Ka varētu vispār to veco derību atmest. Mēs nezinām, ka tur 30% jaunās derības no vecās derības. Mēs nevaram atvest nevienu no Bībeles grāmatām. Mēs redzam, kur tas pamats ir. Mēs redzam, kur Dievs sāk mācīt. Un tad viņš pamazām atklājas un atklājās pilnībā jaunajā derībā. Tas viss ir kopā saistīts.
Un es varu iedrošināt, citreiz mums ir grūti lasīt Bībeli. Man arī grūti lasīt, citreiz Bībeli ir. Bet Bībele, tā nav viena grāmata, tā ir 66 grāmatas. Tas ir 60, vai tev ir grūti lasīt 66 grāmatas? Un tu vari izlasīt vienu grāmatu, ja? Citreiz liekas, es neesmu izlasījis to vienu grāmatu Bībeli. Tas ir 66 grāmatas. Ja? Izlasi vienu grāmatu, Jonas grāmatu izlasi. Tu vari vienā dienā izlasīt Jonas grāmatu. Es esmu izlasījis vienu grāmatu, praviešu Jonas grāmatu. Tas ir iespaidīgi, iedrošināt lasīt. Un šeit mēs varētu pateikt, jā, es tev piekrītu, Armand, jā, vajag mīlēt Dievu, jā, Dievs ir svarīgākais. Forši, jā. Slavu Dievam, mēs esam kristieši, mēs piekrītam, jā. Kristietībā, jā, Dievs ir svarīgs, jā. Pirmais bauslis svarīgākais, tālāk mīli savu tuvāko. Bet nav tik vienkārši, jo mums šis vārds mīlestība ir tik ļoti nonivelēts, jā. Viņam jau ir pieteikts autortiesības, man liekas, ka McDonald's jau ir pieteicis autortiesības. Viņam ir tā reklāmas slavenā I'm loving it. Nu, ka viņa mīlestība viņam ir privatizējuši, ka es mīlu McDonald's. Ja? Tas ir, es kad runāju par mīlestību, jau kad angliski klausos, es dzirdu tikai par McDonald's, es jau domāju, kā aizbraukt uz Rīgu uz McDonald's. Ja? Slavu Dievam būs Liepājā McDonald's tagad, ja? Tad es būs, kur man aizbraukt, uzdēs burgerus. Ja? Ka mums citreiz sakrīt, es mīlu savu kaķi, ja? Man nav kaķi, es mīlu savu kaimiņu kaķi. Es mīlu, izrādās, ka es mīlu kraut malku, ja? Es mīlu, ko es vēl mīlu? Es mīlu basketbolu, ja? Es sekoju līdzi, tagad NBA playoffs ir, ja? Ka mums šis vārds jau ir nonivelējies, un grūti pateikt. Un man pašam, gatavoties šai svētrunai, bija tādi smagi jautājumi, viena no grūtākajām svētrunām, ko es uzrakstīju savā dzīvē. Kāpēc mums tik ļoti jāmīl Dievs? Tev kādreiz ir uzdevis kāds jautājums? Kas ir Dievs? Kā tu atbildēt? Kas ir Dievs? Dievs, es arī uzdevu šo jautājumu. Un es pateikšu godīgi, man nebija uzreiz tādas automātiskas atbildes. Un domāt par Dievu precīzi ir ļoti svarīgi. Jo ir ļoti viegli ieslīgt elku kalpībā. Ja? Ja Dievs nebūs mūsu dzīvē pirmā vietā, ja mēs Dievu nemīlēsim visvairāk savā dzīvē, tur to vietu ieņems kāda cita lieta. Ja? Magnolds gribētu, lai tas būtu Magnolds to ieņemtu. Tas var būt cita lieta. Ģimene, sieva, visas labas lietas. Ja? Un es domāju, kas ir Dievs. Un tad es sāku jautāt, kas viņš ir, kādas viņam ir īpašības. Dievs ir mūsu radītājs. Tu zināji, ka katra viena gars nāk no Dieva. Dievs ir mūžīgs. Es tagad runāšu kaut kāds 30-40 minūtes, bet Dievs ir mūžīgs. Viņš jau sen zina, ko es pateikšu. Viņš jau sen zina, kas notiks. Dievs ir visu zinošs. Viņš visu zina. Es pats esmu sev pieķēries. Citreiz pie Dieva nāku, viņa priekšā Dievs ir tāda lieta, es sāku stāstīt, ir tas un tas un tas un tas. Viņš jau sen zina, ko es lūkšu. Viņš zina tās visas lietas. Kad es domāju par to, es atgādināju, es biju vienu lietu aizmirs, ka Dievs ir visur esošs. No Dieva nekur nevar aizmukt. Viņš visur esošs. Mums ģimenē patīk tagad astronomija, mēs sekojam līdz visādām lietām, kas sakarā ar astronomiju, un tur Ilonam Maskam ir plāns aizmukt no Zemes, uzcelt pilsētu uz Marsa. Ja? Domāju, ka visiem ir kaut kāds gribās aizmukt no grēka, aizmukt no šīs grēcīgās vietas, sākt jaunu dzīvi, jaunā vietā, jaunā perfektā vietā. Bet nevar aizmukt no Dieva nekur, viņš arī uz Marsa ir. Dievs ir visur, pilnīgi visās galaktikās, visur viņš ir. Dievs ir tas, kas kontrolē visu. Un citrāk ienāk visādas herējas, ka Dievs visu nekontrolē. Viņš visu pilnībā kontrolē.
Mēs redzam, ka jo lielākus teleskopus, jo mēs uzbūvējam, jo kur mēs tālāk ieskatāmies visumā, mēs redzam, ka mēs nesen pašmājās runājam, mēs redzam, ka atkal kaut kāds jauns galaksijas ir, atkal ir kaut kādi jauni plašumi. Kad mēs skatāmies uz Dievu, uz viņa radību, mēs ieraugam, ka atkal ir kaut kas vairāk. Kaut kas ir, prātam, vēl neaptveramāks. Ka nav Dievam malas, ka mēs paskatāmies, re, kur beidzās visas zvaigznes, tur tālāk tukšums ir. Vai mēs paskatāmies uz mūsu šūnām vai uz kaut ko tādu? Mēs paskatāmies, es atceros, man skolā mācīja, ir viens šūnis, ir daudz šūnis, un tur evolūcijas, kā tur ceļā mēs veidojušies, un skatos zem mikrofonu, skatījos to vienu šūni. Redzi, cik vienkārši viens šūnis, cik primitīvs viņš ir, ja? Un tad no tās radās daudz šūnis, un tā mēs cilvēki izveidojamies, ja? Un tagad cilvēki ir atklājuši, ka tas viens šūnis ir super sarežģīts. Viņiem ir tādas sistēmas iekšā, lai tā viena šūna strādātu, ja? Ka vispār nevar saprast, kā tas vispār iesākās. Ja? Ka mūsu zinātne aizgājas tālāk, viņi saka, nē, tomēr tas ir daudz sarežģītāk. Mums likās, ka kaut kas baigi vienkārši ir. Mēs ieraugam, ka Dievs ir spēcīgs, viņš visu varens, visu rešos, viņš visu kopā satur. Viņš ir Dievs. Viņam prasīja, kas tu esi? Es esmu tas, kas es esmu. Viņš vienmēr ir bijis. Tas populārs jautājums ir, kas ir radījis Dievu? Jo neviens nav radījis Dievs. Dievs ir tas, kas nav radīts. Viņš ir no iesākuma līdz beigām. Viņš ir kaut kas prātam neatverinošs. Un Dievs ir mīlestība. Mīlestība, kas nāk no Dieva, ir perfekta un šķīsta. No kurienes nāk šī mīlestība? Šī mīlestība nāk no Dieva. Dievs ir trīsvienīgs. Viņš ir viena būtne, bet viņam ir 3 personas. Šī mīlestība ir bijušām 3 personām. Mums tagad atbrauca viens no mūsu ģimenes mājās, un mums tagad ir 5 personas mājās. Un mums ir grūti brīžiem sadzīvot. Es ar sievu apprecējos, mēs bijām 2 personas ģimenē. Es saku, mums bija grūti sadzīvot. Ja? Dažas reizes man sieva bija ar saraudāt seju, un draudzēņai prasīja, kas tu notika? Nē, viss kārtībā. Tur vējš, acīs iebūt vējš tur. Bet Dievam nav šīs problēmas. Viņš ir 3 personas. Viņam ir pilnīga mīlestība starpā. Viņam ir pilnīgi tas viss. Un viņš saka, es gribu to, lai tu piedzīvo. Es gribu tevi ievest savā ģimenē. Šajā pilnīgā mīlestībā. Nevis cilvēka mīlestībā, bet Dieva mīlestība. Dieva mīlestība kaut kas prātam neaptverams, kaut kas... Mēs gribam kaut kādu filozofu vai teologu paskaidrot, kas ir trīsvienība. Mēs reiz atklāsim, ka cilvēku vārdi ir par maz. Mēs atklāsim, ka cilvēku prāts ir par maz, lai mēs paskaidrotu. Un lai vai kā mums jābūt godīgam, kad pasaules gars, mūsu miesas cilvēks vēlās teikt, es esmu kaut kas. Man sanāk. Dievs svētī man darbu, lai es varu darīt. Es varu darīt. Es varu būt kā Dievs. Mēs redzam daudzās maldu mācības, ienāk šī mācība, ka es varu būt Dievs. Mormoņi māca, ja, ka tu kļūsti par Dievu. Ja. Daudzās vietās ienāk, ka es dabūju Jēzus prātu, es kļūstu kā Jēzus, es kļūstu par mazo Jēzu. Es arī esmu Dieva dēls. Šīs mācības ienāk. Es domāju, ka vienīgā pareizā reakcija, kad mēs uzzinām patiesību par Dievu, mēs uzzinām, cik viņš ir liels. Es uz tevi slavēju. Es tevi pielūdzu. Es tevi mīlu. Es gribu dzīvot kopā ar tevi. Tā slavenā Jesejas 40 nodaļa, ja, tur iesaku visu nodaļu izlasīt. Nodaļas beigās ir par to ērgli, kad viņš dod mums tās jaunas vēdas. Es gribu lasīt šoreiz no Jesejas 40:15. Redzi tautas, Jesejas 40:15. Redzi tautas ir kā piliens pie spaiņa. Tās viņam ir kā puteklis svara kausā. Salas viņam ir kā smilšu grauds, ko viņš paceļ.
Libānā nepietiek malkas, un tajā esošo zvēru daudzums ir par maz dedzināmo upuri tam kungam. Visas tautas ir it kā nekas viņa priekšā, un kā neko viņš tās arī neatzīs un neievēro. Ar ko jūs salīdzināsiet Dievu, un kur jūs atradīsiet viņam ko līdzīgu? Un tas gribu nobeigt ar 28. pantu. Iesaku izlasīt visu nodaļu tādu iespaidīgu. 28. pantu. Vai tu nezini? Vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neatvarama. Tā ir vienkārši iespaidīga. Kāda tad ir Dieva mīlestība? Kāda tad ir viņa mīlestība? Es ar šo jautājumu šodien uzdevu. Man bija grūti atbildēt. Jēzus, jā, upurs, skaista. Kāda ir Dieva mīlestība? Un tā nav tāda kā cilvēka mīlestība. Ir grūti aptveram. Mums vajadzīgs Jēzus, lai apgaid mūsu prāts, lai aptvertu. Mums vajadzīga viņa vārds, lai saprastu to. Lūkas 6:27 rakstīts. Jēzus māca. Ieklausieties, ko Jēzus māca par mīlestību. Lūkas 6:27. Pazīstam raksturvietu. Bet jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētīt tos, kas nolāda lūdzu. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Un tad 35. pantā. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet atmaksu negaidīdami. Un tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visaugstākā bērna. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Teikšu atklāt, grūti raksturvieta, smaga raksturvieta. Kad tu pēdējo reizi lūdzu par saviem ienaidniekiem? Es nezinu, kurš man ir ienaidnieks. Nevar iedomāties, kurš man ir ienaidnieks. Kad tu lūdzu pēdējo reizi? Kad es lūdzu pēdējo reizi par tiem, kas man kaitina? Nē, savādāk paprasīšu. Vai tev kaitina kāda dzīvē? Ir kāda, kas tev kaitina? Vai kāds? Mēs zinām, ka tagad dažādas kristietības, kultūras kristietība, īstā kristietība, maldu kristietība dažādas ir. Mēs sekoju līdzi Ukrainas, Krievijas karam. Mēģinu tur visādā aizlūgt, atbalstīt Ukraiņus. No vienas puses Ukraiņiem ir par viņiem aizlūdz baznīca Ukraiņu, ja, pareizticīgā. Jūs stāvat par patiesību, par Dievu. Mēs zinām arī, ka Ukrainas armijā ir tās kristiešu vienības, ja, tur, ja nemaldos, Kristus un kristiešu vienības. Ja, viņi pirms iešanas skaita tēva reizi un aizlūdz, un Dievs man deva uzvaru. Un otrā pusē no Krievijas arī ir bačuška stāv un aizlūdz. Jūs esat par patiesību ar Jēzus karogiem. Jūs ejat par patiesību, jūs cīnaties pret rietumu ļaunumu. Un kā atpazīst īstu mīlestību? Dieva mīlestība ir, ka tu mīli savu ienaidniekus. Un tad mēs varam redzēt, kas notiek, kad saņem gūstā Ukraiņi, Krievu karavīrus, un kas notiek, kad Krievi saņem gūstā Ukraiņu karavīrus. Ja? Krieviem ir tā neoficiālā pavēle nogalināt visus sagūstītos. Nav laika ar viņiem čakarēties tur, nav ko tur mainīt. Un Ukraiņi sagūsta Krievu karavīrus, ievainotos, ved viņus tur pabaro, pirmais viņi iedod viņiem ēst, tādu uzpīpēt, ja? Tas ir cilvēktiesības kara laikā, ja? Visas medicīnās lietās
tie krievi vienkārši šokā. Tad mēs varam paskatīties, kura ir īsta kristietība. Ja? Īsta kristietība tā, kas mīl savu ienaidnieku. Ja? Mēs ieraugam, kurās valstīs, kurās kultūrās ir šī īsta kristietība ienākusi, kad viņi mīl savus ienaidniekus. Ja? Kad viņus izturās pret viņiem kā cilvēkiem. Un mēs ieraugam, ka mīlestība ir ne tikai šīs jūstas, ja? Ko mēs sagaidām no saviem tuvajiem. Jā, tu man mīli? Jā, es tevi mīlu. Jā. Paldies. Ka tā ir darbība, tā ir rīcība. Man liekas, ka man ir laiks pieminēt vienu piemēru, ko Dievs, ko Bībelē rakstīts. Gribu vienu piemēru, varbūt es to piemēru teicis, varbūt tā kā anekdota drusciņa. Vīrs jāaiziet pie psihologa, kristīgā psihologa, protams. Aiziet, klausies, man ģimenē beigās problēmas, vai tu varētu palīdzēt. Viņš pastāst, kas tur ir. Viņš saka, dzīvoju kopā ar savu sievu, bet jau tā kā kaimiņu vairāk. Mums tikai tā kā kaimiņu būšanas tur, jā, par to mēs runājam it kā par lietām, bet jau arī tā kā kaimiņi, esam atvečinājušies. Tas kristiešu psihologs saka, tu zini, kas Bībelē rakstīs? Mīli savu kaimiņu. Ja? Viņš saka, jā. Pat nesaprot, paiet. Mēs esam, mēs tā kā kaimiņi esam, bet mēs jau pilnīgi tā kā svešinieki esam. Mēs sveši savā starpā esam, saprot? Nav jau par ko vairs runāt, kā divi svešinieki dzīvo vienā mājā. Kristiešu psihologs saka, tu zini, kas Bībelē rakstīts? Mīli svešinieki, kas ir jūsu vidū. Nē, tu nesaproti vienkārši. Pagaid, to paskaidrošu, to grūtību savā ģimenē. Man liekas, man tā sieva ir kā ienaidnieks. Ja? Viņa grib, man liekas, ka viņa grib iebērt kaut kādu indi man tajā dzērienā, ka viņa vienkārši ienīst mani. Viņš saka, tu zini, kas rakstīts Bībelē, ja? Mīli savu ienaidnieku. Tā kā mums vīriešā nav varianti, ja? Nav kur aizmukt, ja? Mums Bībelē skaidri norādījumi, ko darīt savā ģimenē. Bet ir daudz precīzāk norādījumi. Ir Apustuļu darbi 7:55. Es ceru, ka man pietiks laika. Šeit ir slavens notikums, Apustuļu darbi 7:55. Slavens notikums, kad Stefans sludina svētā gara pilns, pirms viņš tiek nomētāts ar akmeņiem. Slavena raksturiet arī. Pirmais kristiešu, kas tiek nomētāts ar akmeņiem, pirmais tas reģistrētais. Bet viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja: Lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Bet tie skaļi brēgdami un aizsedza savas ausis un visi kopā viņam uzbruka. Un izgrūduši no pilsētas ārā nomētāja akmeņiem. Un liecinieki savas drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kura vārds bija Sauls. Tiem nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja: Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un ceļos nometies, viņš sauca skaļā balsī: Kungs, nepielīdzini tiem šo grēku. To sacīs, viņš aizmiga. Stefans aizlūdz par saviem ienaidniekiem. Cik tā bija tāda mīlestība, tāda silta, viņš varbūt tā mīļi viņam teica: es aizlūdzu par jums, paņemiet tos akmeņus tā. Uzmani nesavainojoties tur asas, kā akmeņiem asas tās malas. Viņš neko tādu neteica. Viņam bija rīcība, viņš aizlūdza par saviem ienaidniekiem. Tur nebija nekādas jūtas, ja? Tur bija rīcība. Un te Jēzus atbild tam rakstu mācītājiem: Tu neesi tālu no Dieva valstības. Viņš atbildēja viņam pareizi uz šo bauslības jautājumu. Kas ir lielākais bauslis? Ko mums būs darīt? Pastāsti mums. Viņš saka: Tu neesi tālu no debesu valstības.
Ko tas nozīmē? Tu neesi debesu valstībā. Tu zini visas baušas, var noskaidīt, bet tu neesi debesu valstībā. Tu esi tuvu. Tu zini patiesību, bet tu nespēr to soli tālāk uz debesu valstību. Pirmā Jāņa 3.16. Un Mārtiņš Baločs teica, ka mēs zinām Jāņa evaņģēlijā 3.16. to rakstuviet daudzi. Bet vai zini, ka ir arī rakstuviet 1. Jāņa 3.16? Es domāju, kas te ir rakstuviet? Tā ir šī. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. Mēs ieraugam, ka grūti to ir izdarīt. Un mēs ieraugam šo uz mani baigi uzrunā šī Stefana lūkšana. Un Dievs atbildē viņu lūkšanu. Mēs rakstam, ko viens no šiem ienaidniekiem raksta. Pāvils bija viens no šiem Dieva ienaidniekiem. Tā kā es un tu mēs bijām kādreiz Dieva ienaidnieki, arī Pāvils bija Dieva ienaidnieks. Un viņš tad raksta 1. Korintiešiem 13.2. Iesaku visiem izlasīt visu nodaļu. Pāvils raksta pēc tam 1. Korintiešiem 13.2. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atdziļas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Viņš zina, ko viņš runāja. Viņš bija izmēģinājis visas. Viņš dega par Dievu nepareizi. Viņš bija nostājies pret Dievu. Viņš bija laipns ar savām zināšanām, savām varēšanām, savu darīšanu. Un reku viņam atnāca atkal. Bez Dieva mīlestība viņš ir nekas. Un tad, protams, ir šī slavenā vārda mīlestība, šī vārda studēšana. Ja? Mēs zinām visu tās, cik daudz grāmatas ir uzrakstīt. Kad grieķu valodā šis vārds ir vismaz 6 nozīmes grieķu valodā. Ja? Esat dzirdējuši, ja? Kāds var nosaukt tās nozīmes? No. 3, kas zināmākas. No? Jā. Jā, kas to teica? Jā, storga, jā. Interesanti, ka storga nav jaunajā derībā. Un jaunajā derībā ir tikai agape. Tas ir Dieva mīlestība. Tā, kas ziedojas cita labā. Filos ir arī draugi, tā kā cilvēks savas. Jā. Agape pieminēt kaut kurā dažādos veidos, kā darbības vārds un citos veidos 250 reizes. Jā. Es patiesi paskatījos, ir agape.lv, kristīga organizācija, nezinu, vai viņa laba. Un paskatījos, ir itāļu vannas istabas firma Agape. Varbūt arī laikam laba. Viņi ziedojās klientu labā, varbūt tās. Viņi saprot to vārdu. Patversme? Redzēji? Tā kā tas vārds arī tāds ir tautā iegājis. Tad ir tas otrs ir filio, ja, ko tu teici, ja? Tātad, no kura draugu mīlestības, starp draugiem, ģimeni, dzimtu, ja, minēts vairāk kā 50 reizes, ja? Tad daudz mazāk. Tad cēlies vārds filantropija, filozofija, ja? Un tad ir trešā pazīstamākā ir eros. Uzminiet, cik reizes viņu lietot jaunajā derībā. Mēs zinām, ka arī manās kāzās, man liekas, lasīja. Jūs precaties. Es zinu, rakstuviet. Korintiešiem 13. Korintiešiem 2.13. Mīlestība. Runās par Dievu mīlestību tur. Eros ir pieminēts vesels 0 reizes jaunā derībā. Ja jūs gribat studēt šo vārdu un pieminēt, cik reizes pasauli zina. Tā, ja jūs gribat studēt šo vārdu mīlestība, ir pieminēts vecajā derībā. Varat izlasīt Salmana augsto dziesmu, tur ir minēts šis vārds. Ja? Tad mēs redzam, cik liela nozīme ir, kad Kristus, kad Dievs ir savā vārdā parādījis to agape mīlestību. Kad tas āstvars Bībelē ir to agape.
Ne uz to, ka mēs mīlam kaut kādu burgeri vai Formula 1 vai savā ģimenē kādu. Kad tā Dieva mīlestība, lai viņi ienāk mūsu draudzē, mūsu ģimenē, mūsu dzīvē, ka mēs viņu lietojam. Lai Kristus ir mūsu draudzes galva, mūsu dzīves kungs, mūsu labākais draugs. Un kad tev kāds farizējs uzdos jautājumu, kāds ir augstākais bauslis? Kāds tev ir pirmais bauslis? Kāds tev ir svarīgākā teoloģiskā patiesība? Mīli savu Dievu. Viņš ir vērts, lai viņu mīlētu. Mēs zinām, visi, kas vēlamies Dievu mīlēt, mēs atklājam, ka mums tā kapacitāte ir par īsu, ka mums vajag atkal saņemt spēku no viņa. Atkal mēs nevaram piedot kādam. Starp citu, šodien ir vakarēdienas, ja? Atkal mēs kādam nevaram piedot. Par maz mums ir spēka. Ja? Mums vajadzētu Kristus spēku atkal, viņa mīlestību atkal piedzīvot. Un tāpēc mēs nākam uz draudzi. Mēs gribam piedzīvot viņa mīlestību. Mēs gribam parādīt viņa mīlestību, ko mēs esam saņēmuši citiem cilvēkiem. Tāpēc mēs nesēžam mājās. Mēs nenoslēdzamies no cilvēkiem. Mēs gribam to nest tālāk un piedzīvot. 1. Jāņa 4:7. 1. Jāņa 4:7. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl Dievu, kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis kā mēs esam mīlējuši Dievu, bet kā viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā mīlēs, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. Lai tas kungs dod gudrību, lai tas kungs svētī, ka mēs varam piedzīvot viņa mīlestību šodien. Caur vakarēdienu, kad viņš izmanto šie simboli, ka mēs esam viena draudze, mēs esam viena miesa. Viena miesa nevar pastāvēt. Ja, ka mana miesa nevar pastāvēt 2-3 mājās. Ja. Man jābūt vienā mājā, man jābūt Dieva mājā kopā. Man jābūt kopā ar kungu. Tā Dieva māja ir viņa draudze. Tā ir viņa draudze, kur jābūt. Slavu Dievu. Mēs varētu aizlūgt un tad